Ja trūks klienta, tad ir neredzamā puse un redzamā puse. Sāksim ar neredzamo pusi. Neredzamā puse ir tāda, ka cilvēks, tad, kad viņam trūks darbu un klientu, visticamāk, viņš nav bijis pateicīgs savam tētim par to darbu, ko viņš ir darījis un kā ir darījis. Jo darbs simbolizē vīriešu pusi lielākoties. Tas ir viens. Otrais neredzamā puse ir tas, kad cilvēks negrib strādāt. Viņam iekšā visu laiku tāda pretis, pēc jārā, man negribās to, man negribās šo. Tas ir nākošais. Nākošais solis neredzamais ir tas, kad cilvēks baidās pieņemt lielus darbus. Viņš nezina, kā tiks galā. Tas tā nedrošības sajūta iekšējā, ka kā es tur tikšu, kā es dabūšu to visu gatavu. Un tad attiecīgi arī nedod. Nākošais solis ir nepateicība vispār par darbu, kas ir šobrīd. Jo vairāk mēs esam tādi vīzdegunīgāki, augstprātīgāki, iedomīgāki, lepnāki, jo darbus nedod tādiem cilvēkiem. Un tur ir jāsamazina visas šīs lietas un ļoti, ļoti lielas pateicības jāsāk teikt darbam. Tas ir tā neredzamā puse, tie pamatpunkti. Savukārt ir redzamā puse, tas nozīmē to, ka cilvēks nerunā ar cilvēkiem, viņš nekomunicē, netiekās, neveido attiecības, neveido jaunas lietas, līdz ar to neviens arī neuzzinās par tevi kā cilvēku, ja pieņemsim to nedarīs. Ja cilvēks sāk būt aktīvs, piemēram, šajā gadījumā es uzņemu video. Es nedomāju, tagad kādam video ir jābūt, es vienkārši braucu ar mašīnu, daru savus tekošos darbus un runāju šos video daļu tā, lai cilvēkiem pastāstītu, ka es tāds esmu, kad es varu nodrošināt tipogrāfijas pakalpojumus, es varu nodrošināt rēķinu online.lv sistēmu, tāpat tās ar izaugsmes procesus dažādus, ko es jau internetā lieku un stāstu par to, kā tas notiekās. Es informēju par to, ko es daru. Tāpat tās arī tā redzamā puse ir tas, ka cilvēks nedomā par cilvēku vajadzībām. Viņš domā par savu produktu, cik viņš iespējams ir krūts, cik viņš ir foršs, vai tur pakalpojums, cik ir krūts, bet viņš nezina cilvēku vajadzības, kas viņiem ir reāli nepieciešams, lai viņiem būtu vieglāk, lai viņi gribētu maksāt naudu. Tālāk, redzamā tā pusē ir tas, ka iespējams cilvēkam nav ne mājaslapas, ne sociālo tīklu, nekādas informācijas par to, kur viņu un kā var atrast. Nākošais solis var būt tāds, ka cilvēks nav sagatavojis dažādus dāvanas vai pateicības kartiņas vai flyerus vai vēl kaut kādas lietas, kuri atkal reklamē to visu. Vienkārši nenotiek šis process. Un tiklīdz tas nenotiek, cilvēks vienkārši nevar tevi atrast. Līdz ar to nezinās neviens par to, ka tu tāds esi. Ir īpaši mūsdienu apstākļos, kad šobrīd ir ļoti jāpiestrādā pie komunikācijas ar klientiem, vispār ar cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, kad cilvēki sāk izvēlēties nevis tādus cilvēkus, kuri nav ieinteresēti, bet tieši otrādāk izvēlas to, kur ir ieinteresēti, kur ir rada uzticamību, kuri ir gatavi izpildīt viņu vajadzības. Jo, būsim godīgi, neviens tādu prieku negribēs atdot naudu, ja viņš pretī nesaņem pakalpojumu attiecīgi vai produktu. Tādēļ, ja šo sakārtos, ja par šo domās, izmainīs, tad viss stāvoklis strauji sāk mainīties.